bieži vien aizkavējās kaut kāds materiāls. 1 tons vai 2 tons. Un, zin kā, lielam Jānis nāk, viņš no rīta visu plāno. Tur daudz vajag, kāds materiāls un tā tālāk un tā joprojām. Un šonadēļ, pieņemsim, visnepatīkamākais ir, ka, pieņemsim, kaut kāds materiāls iet uz beigām, pieņemsim, vai izbeidzies. Ja, pieņemsim, nav atnācis laikā. Nu, tā principā sanāk tā, ka ir kaut kāds koridors. Protams, mēs kompensējam ar citiem pasūtījumiem. 6 km mēs locēsim noteikti laiku, tur tad uzmērīts, cik mēs minūtē varam tās detaļas uzlocīt. Ja tie vienāk, pieņemsim, tur ir viena pozīcija, piemēram, 2000 gabals, un bieži vien mums ienāk tiekšā, piemēram, 100 pozīcijas pa 2 gabalām. Vienveidīgas detaļas ražosies ātrāk nekā, pieņemsim, daudz dažādu izmēru. Tur baigā ņemšanās, ne? Tev tur ofisā cilvēki, noliktavā cilvēki, braucēji, vispārējais ir liels kolektīvs. Nešāj korķis ārā? Nē, nešāja korķis ārā. Zini, kad šāja korķis ārā, kaut kas nesanāk. Vienā brīdī bieži vien ir tā, ka vajag izdarīt mazliet vairāk. Un tad, teiksim, tagad vēl kaut kāda gripas sezona, teiksim, sākās, kas normāli, ka cilvēks saslimst un tā tālāk, ja kāds izkrīt, tad mums ir bijuši, ka izkrīt kā 3 cilvēki. Tad mazliet, teiksim, tā iet uz to pusi, ka grib, ka korķis šaujās ārā. Principā tās situācijas, viņas jau ir identificētas, viņas tikai atkārtojās. Un tāpēc mēģina darīt tā, ka, lai viņas nebūtu. Tas pats, teiksim, šogad īstenībā izmainījām vienu triku, kad paņēmām vienkārši vienu cilvēku vairāk klāt. Ja viens, piemēram, tāds rezervē, ja kāds saslimst, tad visu laiku, lai būtu uz vietas. Jo mēs tas apjoms ir vairāk kilometru dienā, ko mēs uztaisam, jo, teiksim, kādi 2-3 cilvēki izkrīt, tas baigi ietekmē to rezultātu.